Katra fotogrāfija ar savu stāstu, ar atmiņām un emocijām, atzīst futbola kluba Nīca dibinātājs Ingars Kalējs, izrādot improvizēto fotoizstādi Nīcas sporta hallē, kas atspoguļo spilgtākos mirkļus no futbola kluba 10 gadu pastāvēšanas vēstures. Tajā brīdī, kad es atnācu Nīcā strādāt par sporta organizatoru, tad bija palicis, ja tā nopietni, bija palicis tīri tikai futbols, jo tad bija atvēris Ingus, tad treneris jau bija pieaicināts un viņš vadīja futbola treniņu grupiņas mazās. Bija lielie puiši, vīri, kas spēlēja kurzemes dažādās sacensībās un brauc uz dažādiem turnīriem. Bija arī basketbolā daži puiši, kas arī Nīcas basketbolā skrēja un volejbolā bija, bet tur jau bija vairāk tā, ka tas jau bija tīri tā daži vīri un tas jau gāja uz norietu. Un principā futbols tajā brīdī bija vienīgais no tādiem lielajiem sporta veidiem, kas bija saglabājies. Un uz tā bāzes mēs arī principā tad taisījām to klubu. 2013. gada 8. marts ir oficiālais Nīcas futbola kluba dibināšanas datums. Līdz ar to futbolisti varēja pilntiesīgi startēt Latvijas futbola federācijas organizētajās sacensībās. No vienas grupas ar 16 dalībniekiem un viena trenera šobrīd klubs izaudzis līdz 70 jaunajiem futbolistiem, 30 pieaugušajiem un 6 treneriem. Nīcas komanda jau 3. gadu telpu futbolu spēlē virslīgā. Mēs paši vēl neapzināmies, ko mēs esam šovasar izdarījuši. Mēs Baltijas minifutbolu Baltijas līgā esam izcīnījuši 1. vietu Baltijā. Mēs startējām 2 reizes, mēs esam startējuši 1. reizi, mēs netikām cīņā par vietām, tas bija toreiz Lietuvā, bet šogad mēs atkal pēc Covid laikiem, kad tas turnīrs bija apklusis, mēs šogad arī tikām un startējām šai čempionātā un pārsteidzos izcīnījām 1. vietu. Tas ir, ja mēs tā reiķinām Latviju, Lietuvu, Igauniju, tad tas tiešām, mēs, man liekas, ka es saku tie puiši un mēs vēl to neaptveram, ko mēs esam ieguvuši kādu, teiksim, trofeju, jo tad, kad pārved mājās to trofeju, tik liels mums neviens trofejs šeit nav vēl, tā kā tas ir gandarījums liels un arī ļoti liels sasniegums. Mēs esam vairāk virzīti uz telpu futbolu, tad principā arī vasarā treneris piemeklēja šos turnīrus, šos čempionātus tādus, kas ir vairāk atbilstoši šim veidam, jo mūsu resurss nav liels, bet mums ir spēcīgs resurss, jo ja mēs tādas lietas varam nopelnīt, tad laikam tā ir. Šitas ir mūsu pirmais Vegas kauss. 1. gadu, kad mēs viņu taisījām, un 09 grupā mums mazie nīcinieki arī viņu izcīnīja. Tas ir tāds pirmais mums klubā tāds jaudīgais turnīrs un pirmais kauss, ka mēs tādu arī esam nopelnījuši. Nīcas futbola kluba galvenā treniņa vieta pirms 7 gadiem uzceltā sporta halle. Te neatlaidīgā darbā un regulāros treniņos aizrit kā lielo tā mazo futbolistu ikdiena. Tā individuāli esmu sasniedzis, uzspēlējis Latvijas U19 izlasē, telpu futbolā un izsaukts arī uz nacionālo izlasi arī telpu futbolā uz vienu nometni. Šobrīd jau ir tā, ka esmu arī mazliet sapratis un tas sapnis ir izsapņots, kad par profesionālu futbolistu vairs nesanāks. Protams, bērnībā visiem gribas kļūt par profesionāliem futbolistiem, bet šobrīd tas mans mērķis ir nodot savas zināšanas, ko esmu iegūst no trenera Ingus, no pārējiem treneriem un nodot viņus arī pārējiem bērniem. Man ir 2013. un 14. gadā dzimušie, tie ir 10–9 gadi, tad ir 15. un 16. gadā dzimušie, kas ir 8, 7, un vēl man ir meiteņu grupa. Pirmā meiteņu grupa Dienvidkurzemes sporta skolā. Tur ir arī dažādi vecumi. Arī 1., 2. klasīte, 3. ir un tāds pirmais projekts mums šogad sanāca. Tev patīk futbols? Jā, ļoti. Bet tu kopā ar puišiem trenējies? Jā. Kāpēc? Man pie meitenēm ir viegli. To, ko jau viņas mācās, es jau esmu iemācījusies. Un kā ir pie puišiem? Labāk. Tu viņus vari apspēlēt? Jā, citus var, citus nevar. Jo pēc skolas man nav parasti ko darīt, un tad izdomāju ieiet futbolā. Un kā tev patīk futbola spēles?
Nu, ļoti forši, jautrs, var daudz izspēlēties, draugi šeit ir un tā. Un tu futbolā skatos, šodien esi bijis vārtos, ja? Jā, Kā tad bija? labi. Cik golus ielaida vai neielaida? Tikai vienu. Tikai vienu, jā. Citreiz ir labāk bijis. Nā, šī bija man labākā spēle pagaidām. Kas jādara, lai kļūtu par futbola zvaigzni? Kārtīgi jāpatrenējas. Kas ir galvenais futbolā? Mīlēt. Mīlēt to, ko tu dari. Galvenais ir mīlēt, nākt uz treniņiem un viss jau nāks ar laiku tikai. Disciplīna, kārtība, tas ir pats svarīgākais. Ja bērns būs disciplinēts, un tad jau viss būs sakārtots. Talantam arī jābūt? Vajadzētu būt mazliet. Un tad viss talentiņš ir svarīgs, bet vislielākais ir tas darbs, ko tu ieguldi treniņos un pēc treniņiem. Nīcā mums šeit ir tāds uzskats, kad mēs, ja mums nesanāk izaudzināt profesionālu futbolistu, mēs gribam izaudzināt arī labu cilvēku, lai ir tās vērtības, ka arī ārpus futbola, ārpus sporta, kad ir jāciena pieauguši cilvēki, labi jāuzvedās, jākopja sevi un tās mēs nostādām tādās lielā prioritātē. Un tad tikai arī var izaugt labs futbolists, ja ir tās visas lietas sakārtotas. Katrai spēlei, neatkarīgi no panākumiem, jābūt kā svētkiem, uzskata futbola kluba dibinātājs Ingars Kalējs, jo tā ir papildus motivācija spēlētājiem un kopības sajūta ar skatītājiem. Jums ir savi fani, un tas fans numur 1, kur bija, tas vienmēr ir Fans jums numur klāt. 1, jā, tas arī no pašiem pirmsākumiem. Cik gatiņš nav bungas sabungojis, sasitis, un kā tagad atceros, bija mums viens gads, kad bija, man liekas, 4 dažādi turnīri bija no dienas pēc kārtas, kad bija katru dienu mums šeit hallē, un es gatiņu saku, varbūt uz kādām tu varēsi atnākt, paskatīties, teiksim, uzbungāt kaut kur mūsēji. Viņš saka, es būšu uz visām. Viņš man vienu dienu atnāk, otru dienu atnāk, trešā dienā atnāk, es vēl būšu, un tad 4. viņš no rīta man zvana, Ingar, tu piedod, bet es laikam nevaru. Pēc tam viņš stāsta, kad nākošā rītā dzēras tēju no otras karot, ar otru roku, jo bungas sitot rokas izsists, un beigās pēdējā 4. dienā viņš nebija varējis arī savu tēju vai kafiju padzert, un tad man atteica. Oktobra nogalē futbola klubs Nīca atzīmē savu 10 gadu jubileju, atskatoties uz sasniegto, neviltots prieks un lepnums. Neviltots gandarījums ir, ja, teiksim, 7 mūsu audzēkņi vai bijušie audzēkņi, kas ir iesākuši futbola gaitas šeit. 7 ir jau pielāgojuši Latvijas izlases kreklus, dažādos vecumos, gan arī, ja, jo daudz tagad tikai U14 ir, piemēram, tikko pielāgots, un daži mūsu Nīcas čaļi, kas ir arī iesākuši, ir lielajā tālu futbola izlasē arī pieprovējuši kreklu, tā kā tas ir, neviltots gandarījums, ja mēs 10 gados esam Latvijas izlasē tā nosacīti sagatavojuši kopā arī palīdzot citiem kolēģiem no Liepājas un tā tālāk arī izlasēja šos te dalībniekus un arī tos, kas mēs esam aizsūtījuši, kā sacīt jāsaka, kas ir izauguši Nīcas līmeni un devušies tālāk. Jā, tas saskaitīja 16 gabalus, tā kā tas arī ir ļoti daudz, ļoti daudz.